Čau visiem! Šodien sēju tādā zaļā pļavā. Vienais daudz zied. Ilgais neziedēs, jo tika nomiglots ar glifosātu. Šeit, nezinu, kad pēdējā reize ir arts, tad dabūju jaunu lauku un droši vien, ka 10 gadu vismaz nav arts. Tā mēs sēju, zaļmēslojumu papu, sējam lupīnu un eļļas rutku. Tā. Ļoti labi, ka to lauku neizvanda, ka paliek tikai tāds vienkārši strīpiņš. Ir, kad nedaudz nelīdzas to lītām būs uz priekšu kaut kāds lapjā vieta, kādreiz, kad cūks ir bijušas Latvijā, tad izrakņāts. Bet tas te vienā vietā tikai to nolīdzinās sērušana ar laiku. Ka tā. Sēšana var pateikt, ka grūti bija to dziļumu, varbūt, neteiks, ka noregulēt jau tā viena lieta, bet sekli iesēt, tā kā īsti man liekas, ka nav pareizi, jo zemi ir mitra vispār, kad skatās, bet virspusē tur viņš ātri tā kā izžūs un neuzdīd. Tā sanāk to lupīnu sēju diezgan dziļi. Un nezinu, kaut kādi 7 centimetri, man liekas. Doma bija uz 5 centimetri, bet, lai iet labāk pie 7 centimetri, es domāju, ka uzdīgs jau tāpatām, varbūt iznāks višķi vēlāk ārā, bet, mitrumu viņai arī vajag. Tā. Sējuši strādā tā. Bez problēmām iet iekšā. Disks pārgriež, tad priekšējā lemeša uzirdina. Būtībā lupīnes iebēja iekšā tajā sadaļā par minerālmēslu, jo, tā kā doma bija lupīnes sēt dziļāk un eļļas rutku pēc tam ar aizmugurējām sējas kājām, tā kā seklā. Apmēram tā arī iet, tā. Un tā droši vien arī daudz nesēja. Redzēs, kā būs, droši vien pēc kaut kādas nedēļas, ja te būs stipri brūns viss. Un tad vajadzētu arī nākt lupīnai augšā. Tad jau uzsilmēšu. Labi.